Ar ko šis 12. bija mazliet atšķirīgs no pārējiem? Varētu teikt, ka ar organizāciju tieši, jo tik profesionāli un arī tik sirsnīgi, tik bagāti, šis salidojums tiešām ieņem pirmo vietu. Un mēs esam ļoti pateicīgi Agnim Kristvaldim, viņa pieredze, un mums jau teica, ka viņš ir ģeniāls organizētājs, un mēs tur pieliekam savu krustiņu klāt. Tiešām ļoti bagāta diena. Laiks mums lutināja, ka varējām dzējas dienas pie Raini priedēm, un jūs tik daudz esat rūpējušies, lai te viss un tik jauki notiktu. Tā kā atgriešanās ar vienu būs jauka, kā piemiņa no šīs mūsu 12. salidojuma. Es domāju, ka daudziem šis ir viens no gada vai pat vissvarīgākais un interesantākais piedzīvojums, jo visu dienu mēs esam kopā. Mēs varam apmainīties viedokļiem, arī savus sāpes pastāstīt un just viens otru. Un no otras puses arī mēs cenšamies palīdzēt materiālu. Mēs sadarbojamies ar fondu Ziedot LV. Un daudziem esam palīdzējuši nopirkt malciņu un kaut kādas operācijas vai brilles iegādāties. Prezidenta kancelēja ar kapitulu piešķir apbalvojumu, un pēc tam šie cilvēki faktiski tiek iedzīti pagrīdē. Neviens pat pašvaldības pie viņiem netiek klāt. Tā ir traģikomiska situācija. Mēs nebeidzam to atkārtot. Esam runājuši ar prezidenta kancelēju, ar iekšlietu ministriju, ar visām iespējamām institūcijām. Un mēs netiekam pie apbalvoto adresēm. Kaut gan ikdienā mums vajag, it kā ir šis datu aizsardzības likums formāli, ka tam dēļ, bet mēs nesaprotam, kas te notiek. Jo tad, kad bija 90 gadi, mēs aizrakstījām visām Latvijas pašvaldībām vēstules ar aicinājumu atbalstīt ar vienreizēju materiālu pabalstu visus apbalvotos. Un tad sākās no visām Latvijas pusēm, no pašvaldībām nākt vēstules, ka viņi jau netiek pie adresēm. Viņi netiek, viņi dažus zina, bet viņi jau nevar dažiem pasniegt šo prēmiju un citi, ko tad teiks. Un viņi rakstījuši arī no savas puses, zvanījuši uz prezidenta kancelēju un viņiem atsaka. Tā nedrīkst būt. Jūs izteicāt arī priekšlikumu, ka vajadzētu vienu no jūsu cilvēkiem, kas ir ordeņa kapitulā. Mēs jau tiekam dēvēt, un tāds arī ir par lielāko sabiedrisko organizāciju Latvijā, pie tām, kurā ir viss Latvijas zieds. Šeit nav neviena, kas nav ar izciliem nopelniem valsts labā. Tā kā es domāju, ka tam jau sen vajadzēja būt, un tas nemaz citādi nevar būt, kā no mums pārstāvjiem tur ir jābūt.